Pēdējā laikā Rīgas ielās ir sākuši parādīties imigranti no citas pasaules. Šodien es centīšos noskaidrot patiesību par to, cik ļoti ciprunētiešu imigrācija ietekmē mūsu dzīvi un sadzīvi. Es sākšu intervējot ciprunētiešu speciālistu Līgu Zariņu. Konkrēti, mūsu ciemiņi pēc visiem pētījumiem ir diezgan pasīvi. Visa situācija ir ļoti kontrolēta. Nevajadzētu būt kādiem starpgadījumiem. Speciālists apgalvo, ka uztraukumu nav pamata. Bet ko par šo visu domā ministrs? Jautājums, protams, ir aktuāls, bet es jums diemžēl nevarēšu dot objektīvu atbildi. Domāju, kompetentākajums varēs atbildēt ārlietu ministrs. Saprotiet, es nevaru jums uz šo jautājumu sniegt adekvātu, kompetentu atbildi. Un jums varētu būt, ka kompetentāka atbildes spēs sniegt integrācijas ministrs. Saprotiet, runa neiet par integrāciju. Runa iet par vienkārši elementāru izdzīvošanu. Tas ir būtnes no citas planētas, pilnīgi cita fizioloģija. Viņiem ir grūtības elpot mūsu atmosfērā. Mums nav skaidrs, no kurienes viņi vispār ir atceļojuši. Mēs pat nespējam viņiem to normāli paprasīt. Viņi runā citā frekvencē. Kā jūs nokļuvāt manā mājā? Es esmu atradis un saticis vienu no ciprunētiešu imigrantiem, lai viņu paņemtu. Sveiki, Magnus Bušs. Kāda ir jūsu nostāja pret šo pasauli? Vai jūs saskaraties ar kādām neērtībām? Paldies par jūsu izsmeļošajām atbildēm. Visu labu! Diemžēl Magnus izrādījās diezgan nerunīgs un atliek gaidīt tikai jaunu informāciju. Ar jums kopā bija Aiga žurnāliste Arta Būziņas.